Pašlaik mēs atrodamies mūsu jaunajā objektā, kur mēs mūsu klientam Binders veicam gāzes uzstādīšanu. Pašlaik notiek gāzes vadu metināšanas darbi, kur vairāk liks iekšā tranšējā, kur jau ir izrakta, lai gāzi no šejienes aizvadītu uz rūpnīcu, kur tālāk jau vajadzīgais materiāls tiks sakarsēts ar gāzes palīdzību. Tad aiziesim pie galvenā vaininieka un uzjautāsim viņam, kāpēc viņiem šeit ir vajadzīga gāze. Sveiks! Saki, kāpēc jums ir vajadzīga gāze? Pirmām kārtām noteikti, lai sarežotu asfaltbetonu. Tad jūs nodarbojaties ar asfalta betona ražošanu? Jā, mēs esam Binders uzņēmums, tas ir ceļu būvs uzņēmums, un šajā vietā mēs ražojam asfaltu. Kur tieši ir vajadzīga tā gāze, cik es saprotu, lai kaut ko sakarsētu? Tieši tā, lai sarežotu asfalta betonu, ir nepieciešams izžāvēt un sakarsēt minerālu materiālu. Un attiecīgi mēs arī izmantojam gāzi bitumenu sildīšanai. Kā jūs nokļuvāt tieši pie gāzes, jo, cik es saprotu, ir arī citi risinājumi? Jā, iepriekš mums bija dīzels, kas, acīm redzot, ir palicis dārgāks. Un vēl ir iespēja, ka var ražot arī uz dabas gāzes. Pēc sašķidrinātā gāze ir labākais variants. Cik es saprotu, tad dabas gāze, lai uz šejienu dabūtu, tas ir liels izmaksas. Jā, šeit konkrēti šajā lokācijā dabas gāze nav. Tas vads iet pāris kilometru laikam attālumā. Lai viņu pievilktu, tās ir ļoti lielas investīcijas. Okay. Man prieks, kad izvēlaties tieši mūsu uzņēmumu, ar kur sadarboties. Es ceru, ka mums laikapstākļi būs labvēlīgi, lai pabeigtu mūsu gāzes sistēmas uzstādīšanas darbus. Vēlu veiksmi arī jums asfalta ražošanā un roku rokā es ceru uz ļoti veiksmīgu sadarbību. Paldies, arī ceru uz veiksmīgu sadarbību. Super, super.